Novada domes sēdes darba kārtībā ir priekšlikums izskatīt 35 jautājumus, vai ir kādi iebildumi par darba kārtību. Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 11 par, pret, atturējās nav. Darba kārtība ir apstiprināta. Papildus darba kārtībā ir piedāvāts izskatīt 3 jautājumus. Vai šeit ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 11 par, pret nav, atturās nav. Papildus darba kārtība ir apstiprināta. Un tā, pirmais jautājums par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu. Ziņos teritoriālās un attīstības patstāvīgās komitejas priekšsēdētājs Meikšāne kungs, lūdzu. Šis jautājums tika izskatīts teritoriālo un attīstības pastāvīgas komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 12 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Otrais jautājums par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu. Lūdzu, Aivara kungs. Šis jautājums arī tika izskatīts teritoriālo un attīstības komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 12 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Trešais par adreses maiņu zemes vienībai un būvēm. Lūdzu, Aivara kungs. Šis jautājums arī tika izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par, 12 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Ceturtais par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Lūdzu, Meikšāna kungs. Šis jautājums arī izskatīts teritoriālo un attīstības pastāvīgas komitejas sēdē. Tad pārbaudot informāciju arī par pretendentiem, vai viņiem bija parāds par nekustamā īpašuma nodokli. Dažam personām bija, bet līdz domes sēdē līdz šodienai viss ir nomaksāts. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 12 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Piektais par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu. Lūdzu, Aivara kungs. Jautājums tika izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par, 12 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Sestais par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes platības noteikšanu. Lūdzu, Aivara kungs. Jautājums arī tika skatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājums? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 12 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Septītais par adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai. Lūdzu, Aivara kungs. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par, 12 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Astotais par zemes nomas apbūves tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. Lūdzu, Aivara kungs. Jautājums izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par, 12 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Devītais jautājums par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu. Lūdzu, Meikšāna kungs. Tad šeit klāt vēl ir viens papildus punkts. Ar lēmumu piešķirt vienam nekustamam īpašumu Nirzas pagasta jaunu nosaukumu Kolnu mājas. Vai ir jautājumi, kolēģi? Tātad vēršu uzmanību ar papildinājumu lēmuma projekts. Ja nav jautājumu, lūdzu balsot, kuri par, 12 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Desmitais par zemes platības precizēšanu. Lūdzu, Meikšāna kungs. Jautājums izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 12 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 11. par zemes vienības ar konkrētu kadastra apzīmējumu sadalīšanu 2 zemes gabalos un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. Lūdzu, Meikšāna kungs. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par, 12 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 12. par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatariņa zvejai 2017. gadam iedalīšanu. Lūdzu, Meikšāna kungs. Jautājums arī bija izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par, 12 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 13. jautājums par sniegtajiem maksas pakalpojumiem ēdināšanā.
Šeit tagad ilgāku laiku ziņotāja būšu pati es, Gendele. Tātad šis jautājums ir skatīts, diskutēts, un lūdzu, vai ir kādi jautājumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem ēdināšanas jomā. Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 12 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 14. par debitoru parādu dzēšanu. Arī jautājums ir skatīts apvienotajā komitejā, vai ir kādi jautājumi. Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 12 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 15. par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā. Tas bija par torni mēs skatījām apvienotajā komitejā Vecpilsētās daļā. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 12 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 16. jautājums. Par rundēnu dzīvokli, jā, jo rekur ir sakaru, es atvainojos, kolēģi. 16. jautājums par sakaru torņa 1. maija ielā 16a Ludzas novadā nodošanu. Tieši par šo jautājumu iepriekš jau es minēju par to torni, ja? Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 12 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 17. par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Jautājums ir izskatīts, lūdzu piedāvāts lēmuma projekts, vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu, ir jautājums? Nē, ja? Jā. Tātad lūdzu balsot, kuri par, 11 par, pret nav, atturās nav, 1 nebalso. Lēmums ir pieņemts. 18. par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Latgales ielā 30 Ludzas novadā. Jautājums ir izskatīts. Lūdzu, kolēģi, vai ir kāds jautājums? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 12 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 19. jautājums par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Liepājas ielā 21 Ludzas novadā. Jautājums ir izskatīts. Lūdzu, vai ir kāds jautājums? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 12 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 20. par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Liepājas ielā 19G Ludzas novadā. Jautājums arī ir izskatīts apvienotajā komitejā, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 12 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 21. par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Rendolis Brīģu pagastā Ludzas novadā. Jautājums ir izskatīts un bija lūgts iesniegt detalizētāku tāmi. Tas ir izdarīts. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 12 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 22. par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai Mūsu māja 149. Jautājums ir izskatīts. Lūdzu, vai kādam ir kādi iebildumi, jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 23. par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības maksas apmaksu. Jautājums ir izskatīts. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par. Tātad 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 24. par grozījumiem 2017. gada 26. janvāra Ludzas novada domes sēdes lēmumā par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 7.2 pasākumā, pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos atklātā projektu konkursa iesniegumu konkursā. Protokols numur 2, 46. paragrāfs. Jautājums ir izskatīts, tika precizēta vienkārši summa pēc iepirkuma rezultātiem. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 25. par ilgtermiņa aizņēmumu Ludzas novada pašvaldības investīciju projekta Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija īstenošanai. Jautājumu bija ziņojusi Ņukšas kundze, ir arī paskaidrots tika.
kādam mērķim šīs aizņēmums, kādam projekta realizācijai, vai ir kādi jautājumi tagad? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 26. par Ludzas novada domes saistošo noteikumu numuru par grozījumiem Ludzas novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos numur 1 par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2017. gadam apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts, vai ir, kolēģi, jautājumi kādi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 12 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 27. par Ludzas novada pašvaldības 2016. gada pārskata apstiprināšanu. Lūdzu, Mežules kundze arī bija komitejā un arī materiālos viss jau iepriekš pirms komitejas bija jums izsūtīts, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 28. par Ludzas novada pašvaldības iestāšanos sporta biedrībās. Arī šo jautājumu Nikolaevas kundze noziņoja, kāpēc šis lēmums ir vajadzīgs. Tāpēc vai ir tagad jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 29. par nekustamā īpašuma zemes vienības, kā starpgabals, Piekūns, Isnaudas pagasts Ludzas novads ar konkrētu kadastra apzīmējumu 0,4 hektāra platībā nodošanu atsevināšanai. Jautājums ir izskatīts, atsevināšanas komisijas priekšsēdētājs ziņoja, vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 30. par nekustamā īpašuma apbūvētās zemes vienības 0,25 hektāru platībā ar konkrētu kadastra apzīmējumu Mauriņi, Kušneri, Nirzas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsevināšanai. Jautājums ir izskatīts, vēršu uzmanību, tas ir apbūvēts zemes gabals. Tāpēc šeit neizsola, bet pirmpirkuma tiesības būs ēkas īpašniekam. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 31. par kustamās mantas autobusa Mercedes-Benz 711, konkrēts valsts reģistrācijas numurs, izsoles rezultātu protokola apstiprināšanu. Arī atsevināšanas komisijas priekšsēdētājs noziņoja komitejā. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 32. par kustamās mantas autobusa Mercedes-Benz 0815, konkrēts valsts reģistrācijas numurs, izsoles rezultātu protokola apstiprināšanu. Arī šis jautājums ir skatīts un tika noziņots jums no atsevināšanas komisijas puses. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 33. par Gendeles komandējumu uz Baltkrievijas republiku. Jautājums ir izskatīts. Lūdzu, vai ir tagad kādi jautājumi, iebildumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, tātad 12 par, pret nav, atturās nav, viens nebalso, lēmums ir pieņemts. 34. par Ludzas novada bāriņtiesas darbinieku ētikas kodeksa saskaņošanu. Arī Gajevskas kundze mums noziņoja, arī paskaidroja, kāpēc šis dokuments ir vajadzīgs. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 35. pārskats par Ludzas novada bāriņtiesas darbību 2016. gadā. Ziņo Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Gajevskas kundze. Lūdzu. Labdien! Arī šogad tika ziņots par Ludzas novada bāriņtiesas pārskatu par 2016. gadu. Es atvainojos, lūdzu pie mikrofona. Ludzas novada bāriņtiesa darbojas saskaņā ar 2014. gada 23. oktobrī apstiprināto nolikumu, pamatojoties uz bāriņtiesu likumu un citiem normatīvajiem aktiem, bet galvenais tātad ir prioritāte ir bērnu un rīcību nespējīgo personu tiesību aizsardzība. Un finanšu līdzekļus tātad bāriņtiesas darbībai piešķir pašvaldības dome.
Bāriņtiesā lietas tiek izskatītas koleģiāli, pieņemot lēmumu. Un tas koleģiāls lēmums nevienā no tiesas sēdēm tālākajās instancēs vienpersoniski nevar tikt atcelts. Vienpersoniskais lēmums tiek pieņemts tikai tad, kad ierodoties uz vietas tiek konstatēts, ka bērns ir apdraudēts un viņš ir nekavējoties jāizņem no ģimenes. Vienpersoniskā lēmuma darbības termiņš ir 15 darba dienas, tad, kad tiek sasaukta kārtējā koleģiālā bāriņtiesas sēde un pieņemts koleģiāls lēmums par to, vai ir atjaunotas vai netiek atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības. 16. gadā tika pieņemti 102 lēmumi, no tiem bija 6 vienpersoniskie, 85 koleģiālie lēmumi un 11 lēmumi adopcijas lietās. Te jūs arī redzat, ka par bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu tika pieņemti 36 lēmumi. Pārtraucām aizgādības tiesības ar 10 lēmumiem, neatjaunojām šīs pārtrauktās aizgādības tiesības pēc vienpersoniskā lēmuma ar koleģiālo lēmumu 4 un atņēmām aizgādības tiesības, kā arī sniedzām prasības pieteikumu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu, tie bija 15 lēmumi. Atjaunojām tātad pārtrauktās aizgādības tiesības ar 3 lēmumiem, 3 lēmumi, kad mēs nepārtraucām aizgādības tiesības, un 1 lēmums arī tika pieņemts, kad ir atstāts bez virzības. Un šogad mums arī atzīmē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, ka mēs ar 1 lēmumu par nepārtraukšanu aizgādības tiesību esam sasnieguši rekordu Latvijā, jo lēmums bija uz 16 lapām no vienas un otras puses. Tālāk, tātad lēmumi aizbildnības lietās pieņemti 15, 8 lēmumi bija par aizbildņa atlaišanu, 3 no tiem bija tātad, kad vecākiem tika atjaunotas aizgādības tiesības, un 5 sasniedza nepilngadīgie pilngadību. Un tātad 4 lēmumi mēs nodibinām, 4 aizbildņus iecēlām tātad nepilngadīgām personām par aizbildņiem, un 3 personas atzinām par aizbildņiem. 3 tātad lēmumi tika pieņemti par 4 bērniem par ievietošanu tātad bērnu namā, un par aprūpes izbeigšanu sakarā ar adopciju tika pieņemti 2 lēmumi. Pieņemti 2 lēmumi tātad par nepilngadīgas personas nodošanu citas personas aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par 3 mēnešiem. Viesģimenes status tika piešķirts 3 ģimenēm, no kurām 2 ģimenes arī vēlāk kļuva par aizbildņiem. Tika pieņemti 6 gan robežas šķērsošanas, gan nodošanas aprūpē ģimenē lēmumi. Tie bija saistīti galvenokārt ar bērnu bērnu oāzē atrodošajiem bērniem, kuri šķērsoja valsts robežu un atradās viesģimenēs ārzemēs ASV. Tika pieņemti 5 tātad lēmumi rīcībnespējas ierobežojuma lietās, no tiem 4 tātad par aizgādņu tiesību un pienākumu apjomu grozīšanu, un 1 aizgādnis tika iecelts mirušā mantojumam. 1 lēmums tātad tika pieņemts par sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējumu pensijas izmaksas pārtraukšanu un atjaunošanu, 2 nodokļu atvieglojumu pievērošanu vienam vecākam par apgādību esošo personu. Šis ir tā novitāte, kad bāriņtiesa no 1. janvāra pieņem arī kurā darba grāmatiņā un uz kuras personas, ja ir strīds ģimenē, tad atradīsies tas bērns un būs nodokļu atvieglojumi piemērojumi šai personai. Tālāk 2 nepilngadīgo vārdā tātad tika lemts par mantojuma pieņemšanu, un kā arī 4 nepilngadīgi saņēma dāvinājumu. Adopcija tātad 11 lēmumi, bija 1 tātad šķiršana adopcijas gadījumā no brāļiem, tad bija 2 adopcijas uz ārzemēm, līdz ar to tās bija arī 2 izbeigšanas ārpus ģimenes aprūpes iestādē, 2 lēmumi bija par nodošanu pirms adopcijas aprūpē, 3 lēmumi par to, ka adopcija ir bērna interesēs, un 3 tātad izbeigšanas arī pēc adopcijas. Tā skaitā tur arī 2 uz ģimenēm aizgāja. Te jūs redzat arī tātad lēmumi ir gan koleģiālie, gan arī adopcijas lietās, bet, lai pieņemtu lēmumus, bieži vien arī tās lietas ir ļoti apjomīgas, jo jāievāc informācija
jo ir jārēķinās ar to, ka lēmumi tiek pārsūdzēti, un ir jāsagatavo tā, lai tas būtu tā korekti un arī profesionāli sagatavoti. Bez tam arī tur galvenais jau tomēr ir bērna liktenis. 2016. gadā vienu mūsu lēmumu apstrīdēja administratīvajā tiesā. Administratīvā tiesa mūsu lēmumu nav atcēlusi. Kā redzat, tātad 15 personām, 8 mātēm un 7 tēvēm mēs pārtraucām 18 nepilngadīgo personu aizgādības tiesības, tātad 9 meitenes un 9 zēni. Par vienu māti ziņojam tiesības aizsardzības iestādē policijai. Savukārt 6 personām, 4 mātēm un 2 tēviem mēs atjaunojam pārtrauktās, tātad 3 meiteņu un 1 zēna aizgādības tiesības. Un ar tiesas spriedumu 2016. gadā tika atņemtas tātad aizgādības tiesības 8 personām, 6 mātēm un 2 tēviem, uz 9 bērniem, 7 meitenēm un 2 zēniem. 16. gadā tagad tika iecelti 4 aizbildi, tur ir kļūda 1 sveša persona, un 5 bērniem, un tātad 3 zēni tika atdoti vecmammām, 1 zēns tātad arī svešai personai, un 1 zēns, arī vecmammai, bet tā bija praktiski vecmammas māsa, bet viņš uzskata to par vecmammu. 2016. gadā 4 bērni ievietoti aprūpes un rehabilitācijas institūcijā, 1 zēns tātad atradās pašvaldības un atrodas arī pašlaik, ne pašvaldības, bet jau SIE bērnu oāze, un 3 bērni valsts sociālās aprūpes centrā Kalkūni. Viņi bija izņemti, bet tā sanāca, ka Audžu ģimene bija spiesta atdot tos bērnus atpakaļ, jo Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija konstatēja trūkumus tās darbībā, un tie bērni atnāca atpakaļ uz šiem pašiem bērnu namiem. Ārpusģimenes aprūpē 2016. gadā atradās 107 personas, 3 Audžu ģimenēs ir bērni, 89 aizbildnībā un 15 bērnu namos, bet tas ir uz 31. decembri šī informācija. Adoptējamo bērnu skaits ir 89, taču no tiem tikai pāris, tātad jūs redzat 16 bērni tikai grib, lai viņi piekrīt adopcijai. Pārējie viņi nepiekrīt adopcijai, jo viņi atrodas praktiski ģimenē jau savā. Uz 31. decembri mums uzskaitē bija 24 personas, kurām ir ierobežota rīcībnespēja, un 16. gadā tika ierosinātas 2 jaunas lietas, un šobrīd mums vēl ir 3 jaunas lietas. Līdz ar to tā problēma ir aktuāla mūsu pašvaldībā, jo daudzi cilvēki slimo un atrodas, diezgan tādā kritiskā stāvoklī. Un ir tā, ka šobrīd viens jautājums ir labi atrisinājies, mēs esam atraduši veiksmīgi no tuvākajiem radiniekiem aizgādni, bet principā tādam vientuļam cilvēkam aizgādni atrast ir ļoti grūti. Kā pagājušajā gadā es arī teicu, ka saskaņā tātad ar mūsu likumdošanu aizgādņa pienākums ir iesniegt tiesā reizi tātad 7 gados par rīcību nespējas pārskatīšanu, un no šīm 24 personām 23 ir iesnieguši. Vienai personai aizgādnis ir visu laiku mums sola, mēs strādājam ar viņu, cerams, ka līdz 17. gada, šī gada 31. decembrim viņš iesniegs prasības pieteikumu tiesā. 4 bērniem tika pieņemts lēmums, ka adopcija ir viņu interesēs, līdz ar to 4 bērni tika adoptēti uz ģimenēm. 2 tika uz ārzemēm uz ASV, bet 2 tepat vietējā adopcijā. Viena bija šķiršana adopcijas gadījumā, tātad ir bijušas 2 ārzemju adopcijas, un adopcijas lietu izpēte saskaņā ar likumdošanu ilgst no 6 mēneši līdz 1 gadam. Pavisam mums ir ikdienas apritē 583 lietas, tās ir gan aprūpe, aizgādība un viesģimenes robežas šķērsošanas, bet ir arī arhīva lietas, tās ir tāda 501 lieta, no kurām bieži vien mums arī prasa gan izglītības iestādes, gan arī valsts prokuratūra,
arī citas tiesības sargājošās institūcijas dažādus lēmumus un izziņas. Līdz ar to darbs notiek arī ar arhīva esošajām lietām. Un tātad bērntiesas psihologi 16. gadā veica 415 konsultācijas, no tām 361 bija bērntiesas klientiem, bet 54 tie nebija tiešie bērntiesas klienti, bet viņi bija griezušies pēc palīdzības bērntiesā. Daudzos gadījumos veiksmīgi mēs tās problēmas atrisinājām, tālāk uz tiesu neaizgāja tā lieta. Arī psihologi iesaistās ģimenes izpētē uz vietām, sevišķi tad, kad ir mazi bērni un jānoskaidro viņu viedoklis. Viņiem ir neierasta tā vide, kas ir bērntiesā, tāpēc arī bieži vien tās pirmās tikšanās reizes notiek tieši mājās, tajā ierastajā vidē. 16. gadā tika veiktas 280 notariālās darbības, un kopsumā tātad pašvaldības budžetā ienāca 2810,32 eiro centi. Te jūs arī redzat, ka arī pa pagastiem, ja? Protams, mums ir līderis Isnauda, ja? Vislielākais, kad ieņēmumi ir 755,77, bet tur arī iedzīvotāju skaita ziņā, ja? Tāpat tās ir Brigi un Pildas pagasts, ja? Līdz ar to aktivitāti nevar plānot, jo cilvēki bieži vien arī pārdeklarējas, kur ir kādi paziņas vai arī kādi savi īpašumi, lai viņi varētu veiksmīgi un lētāk nokārtot arī šos darījumus. Te jūs redzat, jā, arī pa pagastiem Isnauda. Isnauda tāda, tad Brigi, Ņukša, Pilda, jā, vismazāk šogad ir bijis tāda Istrā. Tātad mēs savā ikdienā tātad pārbaudām dzīves apstākļus, gan arī savās ģimenēs, aizbildņu ģimenēs, gan arī sociālā riska ģimenēs, audžu ģimenēs. Un tad, kad ir saņemta arī informācija, mēs sākotnēji pārbaudām paši. Ja, teiksim, tā nav bērntiesas redzesloka ģimene, mēs sniedzam informāciju tālāk sociālajiem dienestam, un tad arī bieži vien arī kopīgi tiek apsekotas arī turpmāk šīs pašas ģimenes. Mēs aicinām uz pārunām, veicam arī profilaktisko darbu gan ar bērniem, gan ar bērnu vecākiem, kā arī sadarbojamies ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, jo bieži vien arī ir jāsūta vairākas lietas un arī lietu kopijas uz pārbaudi. Un arī pieprasām, protams, apliecības. Mēs tātad aktīvi sadarbojamies ar sociālo dienestu, un sociālie dienesta darbinieki ir arī tās personas, kas bieži vien arī sniedz mums atzinumus gan aizgādības tiesību pārtraukšanas lietā, viesģimeņu lietā, jo mums ir jāzina, vai tā ģimene nav bijusi riska ģimene, jo, ja ģimene ir bijusi riska, tas nozīmē, ka viņai ne viesģimenes status, ne aizbildņa status, ne arī aizgādņa status nevar tikt piešķirts. Arī sakarā ar to, ka šobrīd Ludzas novadā nav nevienas audžu ģimenes, mēs esam uzrunājuši arī pagastos cilvēkus, bērntiesas locekļi, tādas ģimenes, kuras tiešām varētu uzņemties šos pienākumus, pagaidām neviena, visas solīja tikai domāt, visas vēl domā, bet neviena arī tā līdz galam nav pateikusi savu jāvārdu. Sakarā ar to, ka mums sadarbības partneru Dāņu lauku klubs ir beidzis savu darbību, ir beigusies arī tāda humānā palīdzība mūsu aizbildņiem, kuri ir ļoti apbēdināti, un tad, kad gāja ar gala norēķiniem, viņi prasīja un kad un ko, bet, diemžēl, šobrīd tas darbiņš ir tādā pusceļā. Ceru, ka varbūt atradīsies arī varbūt kādi citi sadarbības partneri, bet tas ir laika jautājums. Paldies par uzmanību. Lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi? Man tikai jautājums. Sakiet, lūdzu, ja salīdzinām, piemēram, 2014, 2015, 16 gadu, kā jūs raksturotu īsi, vai ir tomēr uzlabojums, vai paliek mazāk šo riska ģimeņu, mazāk izņemat bērnus, vai tomēr ir tikpat aktuāla šī problēma arī tagad? Aktuāla. Tagad jau nāk to izņemto ģimeņu, jau tā nākošā paudze. Diemžēl, un tagad arvien jaunāki un jaunāki tie vecāki kļūst. Viņiem saprašanas nav, un viņi, teiksim, ir pieraduši dzīvot pavisam savādāku dzīvi, kad tas bērns, mums ir jaunas māmiņas, kuram tika izņemti, bērni
teiksim, arī no citām pašvaldībām, kad atbrauc un atstāja šeit bērnus. Un tad mēs arī tur, mums bija pagājuši gadu 3 gadījumi, kad citu pašvaldību bērni tika izņemti mūsu šeit pat teritorijā. Ja? Bet pieaug vairāk arī tādu lietu skaits, kad vecāki dala tos bērnus. Un tās dalīšanas rezultātā viena no pusēm sniedz mums pieteikumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu. Tas tāds sāpīgs vienmēr Jā, jautājums. tas ir sāpīgs jautājums, un nevienmēr tā viena no pusēm tā ir taisnība, un tad sākas tie strīdi, netīrās veļas mazgāšana. Mēs mēģinām to korekti tā sakārtot, lai neaiziet tālāk, bet, diemžēl, cilvēki varbūt ir palikuši tādi, ļaunāki, varētu teikt, jā. Un viņi nedomā par bērnu, bet domā par savām ambīcijām. Un tas vienā otrā tiesas sēdē, ir tik acīm redzami, jā, ka, viņi nedzird tas, ka mēs runājam, ka bērnam tas varbūt ir slikti, ka bērns ir izteicis tādu viedokli, jā, viņi nedzird, viņi nerespektē sava bērna viedokli. Un mums ir pieaudzis tādu lietu skaits, ja mēs 14. gadā mums principā nebija nevienas lietas, bet tagad jau 16. gadā bija 5 lietas, kad mēs bērna viedokli un psihologu atzinumus likām tiesā slēgtā aploksnē, kad neviens no vecākiem ar to nevarēja iepazīties, jo no abu vecāku puses bija tāda emocionālā iespaidošana. Līdz ar to tas arī skaidrs tā, tas sabiedrības tāda nostāja, ja, kad viņi mēģina manipulēt brīžiem ar to bērnu. Skaidrs, labi. Lūdzu, kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, labi, paldies par darbu. Arī pasakiet lūdzu kolēģiem, paldies par darbu. Papildus darba kārtībā tātad pirmais jautājums ir par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, bet es lūgtu Aivara kungu noziņot precīzi, jo par pēdējo punktu. Ir saņemti 3 iesniegumi par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu. Pirmais iesniegums ir saņemts no jauniešu biedrības Logos ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma Es lūdzu Latgali Latvija organizēšanai 150 eiro apmērā. Un sagatavots lēmuma projekts piešķirt jauniešu biedrībai Logos pašvaldības līdzfinansējumu 150 eiro apmēra pasākuma organizēšanai. Otrais iesniegums ir saņemts no biedrības Kīra ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu atklāta pasākuma mērķu un pasākumu meistarklases organizēšanai 150 eiro apmērā. Un šīs pasākums tiks organizēts šogad 5. māja Bērnu un jauniešu centrā. Un tad sagatavots lēmuma projekts piešķirt biedrībai Kīra pašvaldības līdzfinansējumu 150 eiro apmērā atklāta pasākuma organizēšanai. Un trešais iesniegums ir saņemts no biedrības Līdzdalībai nav vecuma ar lūgumu piešķirt autobusu, sēdzot transporta izmaksas pieredzes apmaiņas braucienam uz Līvānu novadu, un braucienā piedalīsies aptuveni 30 cilvēkiem. Un brauciens notiks māja mēnesī. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts piešķirt biedrībai Līdzdalībai nav vecuma autobusu, sēdzot transporta izmaksas 60 eiro apmēra pieredzes apmaiņas brauciena organizēšanai. Lūdzu, vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Otrais jautājums par sadarbības līguma noslēgšanu ar Novopolitskas pilsētas izpildu komiteju ziņo Gendele. Tātad, principā šis līgums arī tika kādreiz skatīts vēl iepriekšējā sasaukumā, īpaši ne Baltkrievu kolēģi, ne mēs neesam mainījuši, saglabāts ir tās, tie paši varbūt virzieni, kurā arī līdz šim mēs strādājam, tā ir izglītība, kultūra, sports un arī uzņēmēja darbība. Uzņēmēja darbības jomā es teiktu, ka īpašu panākumu mums ar Baltkrievu draugiem īpaši nav. Ja? Ne mūsu uzņēmēji tur ir kādu investīcijas veikušas, ne arī viņu. Kaut gan uzņēmēju līmenī delegāciju apmaiņas ir notikušas un arī mūsu uzņēmēji ir bijuši viņu investīcijas fórumos un arī Baltkrievu uzņēmēji ir bijuši pie mums. Ja? Bet, šis arī līguma projekts ir saskaņots ar Novopolitskas pilsētas izpildu komiteju, un tātad šī līguma parakstīšana notiks 11. maijā Vitebskā, kad notiks arī lielais investīciju fórums pie viņiem Baltkrievijā, tieši Vitebskas apgabalā. Lūk, vai ir kādi varbūt jautājumi, jūs gribētu precīzāk kaut ko ieteikt?
Tad lūdzu, ja nav jautājumu, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes atzinības rakstu arī Gendele ziņo. Tātad šeit apbalvošanas padome ir izskatījusi vairākus iesniegumus, bet ir atbalstīts un jūsu lemšanai tiek virzīts viens lēmuma projekts par atzinības raksta piešķiršanu un arī balvas 100 eiro apmērā pasniegšanu Vandai Žuļinas kundzei par ilgadējo profesionālo darbu, ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, audzināšanā un sakarā ar dzīves jubileju. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Papildus darba kārtība ir arī izskatīta.